Divas reizes Kirovs Lipmans griezās arī ar sūdzību pie Jūrmalas domas priekšsēdētāja Gata Trukšņa. Lūdza apturēt Edinburgas prospekta celtniecību, bet veltīgi. Man mērs apsolīja, neuztraucies, mēs visu to sakārtosim, mēs zinām, viss būs kārtībā, neuztraucies, kur tā kārtība ir. Joprojām būvu darbi notiek, un tagad viņš šito māju pabeigs un sāks būvēt vēl. Nākamais solis – sūdzība vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Edmundam Sprūdžam. Jūrmalnieku lūdzu, lai Sprūdža kungs sniedz savu vērtējumu par to, kas notiek Jūrmalā. Ka viņš nepieņem nekādu mērus. Joprojām mēs divreiz bijām, divreiz viņš apsolīja, ka viņš pieņems mērus, un lai es neuztraucos, es neko neteiktu. Ja uz to pašu fundamentu būvēt tādu pašu māju vēsturiski. Ja tur bija 2 stāvu mājiņi uz to fundamentu, lūdzu būvēt, man nekas pretim nav. Bet ja būvē daudz stāvu māju, daudz stāvu ēkas māju, dzīvo māju, tad kāda tiesības tas bija? Ja. Kāpēc, kad es gribēju pirkt, tad man pateica, nē, tur būs vēsturiska māja, tur neko nevar izdarīt. Ot tev vēsturiska māja, jā, sadedzināja, un nekas nav. Un neviens pat nekāda atbildība nenes. Neviens. Bet es domāju, ka viņi droši vien zināja, ko viņi izdarīja. Es domāju, ka būvvalde arī zināja, kas to sadedzināja. Un priekš kām ne jau pavēlt viņi sadedzināja, jā. Man nekas pret viņu nebūtu. Jā, tiešām tajā vietā uz to pašu fundamentu uzbūvēt to pašu 2 stāvu māju, tā kā bija viņi, vēsturiska. Lūdzu, man nekāda iebilduma nebūtu. Ko tagad uzbūvē Edinburgu ielā, to augststāvu māju, viņi skatās manās logās, viņi zina, ko es daru, kā es staigā. Man jau tomēr gribas citreiz iziet uz savu pagalmu, jā, un es nevaru to izdarīt. No nelikumīgas Jūrmalas apbūves cieši arī daudz citi jūrmalnieki. Jūrmalas iedzīvotāji ir nolēmuši apvienot spēkus un dibināt biedrību. Tur veidojas kaut kāda grupa, kas grib ar tādu mērķi, ka gribētu piedalīties tajā nākošā gadā vēlēšanas par mēru. To grupu es ļoti labi pazīstu. Viņu man apsolīja, ka viņi man pilnīgi atbalstīs. Mēs tur runājam, viņi lūdza, lai es iekļaujos, bet pagaidām mēs tur skatāmies ar juristiem, varbūt bišķi tādu, varbūt pat savēju iztaisīt, tur veidot kaut kādu partiju vai ko. Īpaši partijas negribu, es nekādu mūžu nebiju nevienā partija un negribu būt partija, bet kaut kādu sabiedrību es lielu prieku to darīt. Tāpēc, ka es redzu, kas notiek Jūrmalā, ka tomēr tur ir tik negodīgi, tik nepareizi. Es nezinu, ja tā turpināsies, tad vispār mēs pazaudēsim kurortu kā Jūrmala. Un tikai tāpēc es gribēju tur piesaistīties aktīvi un saglabāt to Jūrmalu priekš mūsu tautu. Mērķis ir tā, lai sakārtot vispār Jūrmalu, lai būtu normāli cilvēki dzīvot. Jūs paskatieties, kas tagad notiek. Vasara atnāk, es nevienu latviešu vārdu tur nedzirdu. Nevienu. Es dzirdu tur daudz skaļu nācijas, bet latviešu nācijas nedzirdu. Tas jau drausmīgi ir. Tāpēc, kā uzcelt ir lielas cenas laikam, latviešu vietai nevar nopirkt tur, ne dzīvokli, ne māju nevar nopirkt, diemžēl. Un kāpēc mums tā jāpiesa savu pilsoņiem ar latviešiem? Lai tiktu galā ar nelikumīgu apbūvi, ir vajadzīga stingra politiska griba. Kaimiņu valsts Lietuvas piemērs pierāda, kurortu var sakārtot, ja ir vēlēšanās to darīt. Man nekāda, es arī saku, man nekāda nebūtu iebildumi, ja tā būtu tā kā Palangā. Piemēram, Lielupe, Bulduru, Dzinteri, Majoros, līdz Dubultai. Ir tā zonā, kurortu zonā, kur tu nevar neko būvēt tāda, ne dzīvokli māju, ne kaut kā tur. Aiz Bulduriem vai tālāk, lūdzu, tu vari būvēt, celt augstāvu māju un pārdot dzīvokli, lai dzīvo tur. Kāpēc nē? Tas arī viens no variantiem. Priekš kam sākt no Lielupas, jau Lielupe jau būvē daudz stāvu māju priekš dzīvošanu. Tas ir vispār nonsens.
Cilvēki jau grib atbraukt, atpūsties. Īpaši tiem, kam ir personīgi māja, neliela mājiņa. Nu, viņam ir neliela mājiņa un blakus tev liela stāvu māja. Nu, kā viņš var, kāds komforts viņam, nekāda komforta nav. Jūrmalas pilsēta lielā mērā ir sakārtot tieši no uzņēmēju puses. Kā apliecina Kiraus Lipmans, pirms sākās esošā īpašuma apsaimniekošana, bija nepieciešams ieguldīt lielus līdzekļus gan vides, gan infrastruktūras sakārtošanā. Es nezinu, kāpēc doma nenovērtē, ko es izdarīju. Es sakārtoju ceļu gan no vienas puses, gan no otras. Tā man, Jūrmala doma nevienu santimu tur neieguldīju. Es visu kokus iestādīju, es jau visu sakārtoju. Kā tur agrāk bija, es zināju, tad vispār drausmīgi, tur cilvēki baidies staigāt. Es jau visu sakārtoju, celiņu, un tā nav tik maz izdevumu, tā ir liela izdevuma. Un ar to neviens nerēķinājās, neviens. Ka es sakārtoju, ka tur bija miskas, tur bija bomži dzīvoja, tur, kur es to zemi nopirku. Tur bija drausmīgi, kas tur bija. Un tagad paskatieties, tagad man brauc cilvēki, un man jau bija jautājumi. Man bija Starp federācija prezidents Fāzels nesen. Viņš teica, kas tev to notiek? Kas tur celtniecība? Tu ko traksnēji? Kā tu atļauj tādu celtniecību pēc savu privātu māju? Viņa jau cenu uzreiz kritīs 3-5 reizes mazāk. Neviens jau negribēs tādā mājā dzīvot. Blaks tāda daudz savu māju. Nu labi, lai viņi kompensējas pārdošu to viņam. Tā jau var. Bet kas būs no Jūrmalas? Kas paliks? Tas ir galvenais jautājums. Kiraus Lipmans domā arī par Jūrmalas attīstību nākotnē. 2017. gadā Latvijā notiks pasaules čempionāts hokejā, un viņš ir iecerējis uzcelt Jūrmalā ledus halli. Man viena no idejām bija Jūrmala uzbūvēt otro hallu uz 5-6 tūkstoši skatītāju. Par šo jautājumu es ar viņu runāju, ar mēru, jā. Un viņš it kā piekrīt. Viņš piedāvāja, lai es aizbraucu, tur apskatos un kā tur un ko. Es vēl neaizbraucu, es gribu aizbraukt kopā ar arhitektu. Tā domas ir. Un es būtu gatavs ar to nodarboties, bet, ja ar maniem tā pies, tad jūs paši saprotat, kāda man reakcija būs. Kiraus Lipmans ir gatavs aizstāvēt savas tiesības tiesā, bet, lai to darītu, viņam ir vajadzīga Jūrmalas domas atbilde par celtniecības likumību. Vai arī nāksies veikt neatkarīgu ekspertīzi? Es iešu līdz galam, es jau tā neapstāšos. Iešu līdz galam un iešu tiesāties. Nedrīkst jau pārvērst Jūrmalu par kaut kādu miskastu. Kas tur vispār ir pilsēta, ja kāds grib, vai aizpilsēt Jūrmalu, lai tur būvē, lai tur tais. Es jau teicu, ja tas ir kurorts, tas ir jābūt kurortam. Ja tas ir pilsētā, tas ir jābūt pilsētam. Kur tā starpība ir? Tur jau vajadzēja būt maksimāli īpaši mājas, maksimāli. Tagad mums jau nav nekāda sanatorija, nekāda tur. Bet, protams, ka jābūvē ir tāda sabiedrība kaut kāda ēkas, tur, piemēram, kaut kā tur slimnīca vai poliklinika vai kaut kā tur koncerta zāle. Tā ir cita lieta pavisam. Bet kopumā jābūt kaut kāda arhitektūrai normāli. Bet jūrmalniekiem vajag kopīgiem spēkiem izcīnīt to, lai Jūrmalā beidzot tiktu ievērots likums. Domāju, ka viss atkarīgs no doma. Ja es būtu mērs, kas man neklausīt, es pieņemu lēmumu. Jā, es izteicu tur, man ir valde, man ir deputāti, es ar viņu aprunājos, ar viņu runāju. Es nedomāju, ka deputāti tik muļķi, ka viņi visi tikai pateiks jā. Es domāju, ka tur daudz domāšana ir. Nedomāju, ka viss būtu par. Bet es domāju, ka viņi nemaz to nedara. Pat aptauju netaisa. Es gribētu tiešām, lai cilvēki mazāk klusē, vairāk runā par savām bēdām, un to visu var sakārtot. Nav jau kaut kāda, mēs esam civilizēta valsts Eiropā, vai tiešām mēs nevaram sakārtot savas lietas. Es tam neticu, bet jābūt visiem kopā. Sabiedrībai jābūt ļoti tādu, ziniet, principiāli, un īpaši, ja tas ir domāts priekš mūsu Latviju attīstīšanu nākotnē,
Nu, tad par to jādomā. Nu, kā es jau pateicu, ziniet, man tā bišķīt sāpīgi ir. Tagad sezona beigsies, Jūrmalī tukšs, neviena nav tur, visi tukšs. Un tā kā dzīvojam rajons. Tas ir drausmīgi. Jūrmala ir unikāla pilsēta ar savu kultūru vēsturisko vidi un neatkārtojumu ainavu. Un nekādā ziņā nedrīkst pieļaut, ka kurorts pārvēršas par Rīgas guļamrajonu.